Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Es esmu Vilcis Muižā un šovakar otrais Ziemassvētku pasaku lasījums. Pasakas šogad ir uzrakstījusi Ināra Vasiļevska Ročāne, un pēc katras pasakas muzicēs arī bērnu folkloras kopa. Bet šī vakara pasakas nosaukums ir Pūķa ola. Plašajā zemē aiz Trejdeviņiem kalniem, tajā pašā, kur senās Vilces Muižas rūķis Vilkausītis satika savu elfu princesīti Rukelīni, tā paša mīlestības kalniņa pakājē dižojās stalta, balta, bet ļoti maza bērza Tāšu pils. Pilī dzīvoja Vilkausītis ar Rukelīni. Šeit, mīlestības kalniņā, viņi bija iepazinuši viens otru, tuvojoties Ziemassvētku laikam. Vilkausītis pametis savu ērto mitekli Muižas pagrabā pie kamīna un aši uzcēlis Rukelīnai šo balto Tāšu pili. Tā nu abi vadīja mazajā pilī savas laimīgās dienas, aizmirsuši par visu pasauli. Kādā sniegotā pēcpusdienā pie baltās Tāšu pils durvīm atskanēja sīki klauvējieni. Vilkausītis ieklausījās un pēc pailga brītiņa nesteidzīgi mūķēja vaļā durvis, lai lūkotu, kas par nācēju vēlas traucēt viņa un Rukelīnes mieru. Rukelīne pa to laiku kārtoja savu dārgumu lādīti, acīm apmīļojot katru lietiņu. Aiz durvīm nebija neviena, tikai pie sliekšņa atkal gulēja aizzieģelēta vēstule. Vilkausītis laiski to pacēla un atcerējās, ka tādu nesen bija saņēmis no Rukelīnes, pirms viņu tepat satika. Ko tad lauku peļu pasts šoreiz atnesis? Rukelīne taču man ir blakus, īgni turpināja Vilkausītis. Apsēdies atpakaļ mīkstajā sūnu krēslā, Vilkausītis uzlika acenes un sāka lasīt. Īgnums acu mirklī pārgāja un pēc brīža atskanēja īss, bet skaļš sauciens. Rukelīne, man jādodas kaujā, mūsu meži ir briesmās, kas cits, ja ne es? Kur zilais kamzolis, kur mani brūnie zābaciņi? Rukelīne sastinga. Vēstule bija meža egļu nimfas Driādas eglones rakstīta. Tur bija izmisīgs sauciens pēc palīdzības, jo nimfām vairs nesot nekādas dzīves viņu eglēs aiz upes. Nikns pūķis, laizdamies pār mežu, tīši vai netīši nometis zemē milzīgu olu, kuras iekšpusē kāds šņācot un rūcot skaļāk par pašu pūķi. Kā lai tagad izrotā egles Ziemassvētku gaidīšanai, kā lai svin svētkus tādā nemierā, Vilkausītis jau bija gatavs doties. Rukelīne izmisīgi centās viņu atrunāt, jo nevarēja jau zināt, kāds briesmonis olā iemitinājies. Vilkausītis palika nelokāms, un tad Rukelīne teica: Labi, ej, es došu tev līdzi 3 brīnumlietas. Ja pareizajā vietā un laikā tās pratīsi izmantot, tad paglābsi sevi un mežu, un olas iemītnieku arī dzen. Izglābsi arī Ziemassvētku prieku. Esi vērīgs. Viņa piesteidzās pie savas lādītes un izņēma no tās sažuvušu baltu rozes ziedu ar ērkšķu kātu, 3 brūnus riekstus cietām čaumulām un mazītiņu sudraba atslēdziņu. Ar klusiem skatieniem abi atvadījās. Turēdams brīnumlietas cieši saujās, Vilkausītis drosmīgi devās meža virzienā. Drīz vien viņš nonāca Vilces upes malā. Jau cēla kāju, lai kāptu uz tiltiņa, kad kāda ugunīgi, karsta, spēcīga dvaša nopļāva viņu kā zāles stiebru. Vilkausītis ripoja kā āboltēns, stipri sadauzīdams sānas un galvu uz tilta dēļiem. Piedavām Rukelīnes roze ar saviem ērkšķiem, krītot līdz asinīm savainoja Vilkausīša mazās rociņas. Tā nu Vilkausītis kādu laiku gulēja zemē un dusmojās uz Rukelīnes rozi. Viņš nesaprata, kādēļ to vispār ņēmis, bet tad atcerējās Rukelīnes vārdus. Kas ir pareizā vieta un pareizais laiks, viņš prātoja, roze bija blakus, taču spēka nebija. Vilkausītis vārki pacēla savainoto roku. Īkšķa galā šūpojās liela sarkana asiņu lāse. Viņš ļāva tai nokrist sažuvušajā rozes ziedā. Tavu brīnumu! Sausais zieds uzplauka par pavisam citu, sarkanu, spēcīgu rozi ar sudraba rasu ziedlapās un spēcīgu zaļu kātu. Ziemas vidū, Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Arī Vilkausīša spēki acu mirklī atgriezās rēta sadzija.
Ar sarkano rozes ziedu kā vairogu viņš devās tālāk. Klāt bija nimfu driādu egļu pudurs, zem kura zariem tiešām šņāca un rūca milzīga ola. Karsts vējš šajā ziemas novakarē vējoja ap to kā ugunīga vulkāna lava. Egļu zari bija apsviluši, zeme kaila un bez sniega. Apkārt vēl kūpēja dūmi. Vilkausītis apstājās kā zemē iemiets. Tad viņa actiņas ieraudzīja ko neparastu. Pa eglis grubuļaino apdegušo stumbru augšā lejā skraidīja jocīga vāvere. Vilkausītis vēroja, jo vairāk šurpu turpu šaudījās vāvere, jo niknāk pūta un šņāca ola. Deguma smaka jau sāka izplatīties pa visu mežu. Piepeši Vilkausītis atcerējās Rukelīnes brīnumlietas. Brūnie cietie rieksti bija vienā kabatā. Vilkausītis to spēja satvēra un no visa spēka meta gaisā. Tie atcidās pret eglis stumbru un aizlidoja. Vāveri to pamanījusi vēl lielākā ātrumā metās pakaļ. Ne vairs riekstu, ne vāveres. Pēc kāda laika sprīža arī ola kļuva pavisam mierīga. Tā vairs nešņāca un nepūta karsto dvašu. Tikai tās iekšpusē kāds joprojām klauvējās. Vilkausītis drosmīgi pienāca klāt un skaļi sauca: "Ej tu, kas olā iekšā, vai tu esi pūķa bērns?" Atskanēja smalki pīkstieni. Vilkausītis visu saprata. Viņš tvēra otrā kabatā un tur bija sudraba atslēdziņa, tik smalka kā adatiņa. Ar to viņš uzmanīgi izurbināja olā caurumu, kurā piepeši parādījās mikla dzintara dzeltena acs. Vēl pēc mirkļa ola grabēdama pāršķēlās un Vilkausīša priekšā stāvēja pūķa bērns. Viņš vēl bija maziņš, bet Vilkausītim šķita kā milzenis. Priekā iespiedzies pūķa bērns aizlidoja pār mežu. Mežs atviegloti uzelpoja, bet Vilkausītis jutās kā varonis. Priecīgi čalodamas eglēs atgriezās nimfas driādas. Nimfu karaliene Eglone nodziedāja Vilkausītim slavas dziesmu. Nimfas tūlīt sāka rosīties un rotāt egles Ziemassvētku gaidīšanai. Vilkausītis laimīgi atgriezās savā tāšu pilī, kur to vēlīgi smaidot gaidīja Rukelīne. Es zināju, ka tu to spēsi, viņa sacīja. Vilkausītis apskāva Rukelīni un iečukstēja viņai ausī: Rukelīne, bez tevis es nebūtu nekas, bet nu man arī jāsteidzas uz mežu pēc eglītes. Te nu pasaka galā. Bet Vilces upes krastā, meža malā vēl šodien nav koks, kuras saknes aptvērušas tādu kā lielas olas čaumalu. Ļaudis to sauc par pūķa olu vai dinozaura olu, un ne katrs zina taku, lai tur nokļūtu. Vislabāk to olu var ieraudzīt Ziemassvētku laikā, kad koku zari kaili, kad ir brīnumu laiks. Un brīnumu laiks turpinās, mēs gaidām Ziemassvētkus. Ar labu nakti!